Labdien! Tā kā man šodien ir dzimšanas diena, es nolēmu sev ar kaut ko iepriecināt un iegādājos šo te interesanto okre. Es pat nezinu īsti, kā viņi no spāņu valodas izrunā, bet OCCR firma un modelis ir Spitfire lidmašīna no Otrā pasaules kara. Mērogs ir 1:24, augstums viņai būs vairāk kā 10 centimetri un spāņu platums gandrīz 47 centimetri. Diezgan liels modelis. Kā redzam, kaste. Viņi var uztaisīt vairākos veidos. Var uztaisīt vienkārši kā tādu koka ribus, viss kāds viņš ir bijis, jā. Šis te modelis, un pēc tam viņu var apšūt ar alumīniju. Modelim cena apmēram bija kaut kādi 302 eiro. 302 eiro mēs mājaslapā ir bez atlaides visu laiku, bet kādreiz izdodas arī kaut kāds atlaides dabūt kā biedram, kā aktīviem lietotājiem. Tad tā, pastīsimies, kas šai kastē ir iekšā. Mēģināsim dabūt vaļā, nesaplēšot. Tā. Iekšā ir kaut kāda, tā nebūs instrukcija, tas kaut kāds vienkārši papīrs. Tas vienkārši īsts apraksts. Taisam vaļā. Šeit šo varbūt izņemt atsevišķi no vispuses. Jā. Šīs te saucamās alumīnija detaļas, par kurām varēs apšūt korpusu pēc tam. Paliksim kasti nost. Tad ir viena šāda plāksnīte. Vēl viena. Tā, jau 3 šādas. Interesanti uztaisīts arī viss tāds kā matēts un ar visām šīm te kniedēm, kur kādām jābūt ir, jā. Tā, nākamie. Kopumā ir 4 šādas. Redzēs, kā viņš ir domāts stiprināt vienkārši ar līmi kaut kādu vai superlīmu vai koks ar šo te metālu. Grūti pateikt, tad jau redzēsim, kāds turēs ir. Tā, labi, ķeramies pie pārējās kastes. Kā negrib vērties vaļā. Tā, izņemsim šobrīd visu vienkārši ārā, lai kastu varētu nolikt nost. Tad visu izpētīsim smalkā. Tā, šeit, ja jūs redzat, tad ir dažādi izmēri kociņi. Tas noteikti, ka būs jāliec riņķī visu šīs te formas. Mašīnai veidos rāmi. Ir arī kapara vai bronzas materiāla stieplītes 2. Tā, un šeit ir viss pārējās, var teikt, lielākā daļa detaļas, kas no koka, no plastikāta. Viņi pasniedz, protams, ka viņi kā dāvanā dod līdzi šo te statīvu. Statīvs arī vienkārši organiskais stikls, tāds apakštumšs, pārējais caurspīdīgs. Liekam nost. Tā, šo, ja es saprotu, šis būs, kas palīdzēs visu to rāmu veidot, kur būs tās ribas jāstiprina iekšā, lai viņas būtu simetriski novietotas. Tā. Šeit jau kaut kādas detaļas ir. Šīs te varētu būt viss tas, kas veidos tos spārnus. Uz šitas varētu būt, uz ko arī tas rāms stiprināsies. Šīs ir 2 līdzīgas. Jā, un šeit no tā rāmīga konstrukcija, no kā veidojas, kas laikam stiprināsies tajā, ko es rādīju iepriekš tajā šablonā.
Tā, kas šis ir? Šeit ir vienkārši ielicis uz līmes, lai aizsargātu. Vēl ir 2 akvila gabaliņi. Tā, un šeit ir vēl viens rāms. Un tad jāpēc būs instrukcija, kāpēc ir 2. Es biju kaut kad ka viens ir, bet labi. To mēs visu varam izpētīt arī, kad taisīsim. Tā, un kas te vēl ir? Vēl ir šāda te aploksne. Un aploksnē ir, kas tas var būt? Alva. Alvas detaļas. Dažādas. Redz, ka ir pats pilots, riepas. Nu jā, tas ir diezgan smags, kaut nav viss arī. Un dokumentācija. Dokumentācija ir šīs te spārni, kā veidojās. Šis ir visu laikam reālā izmērā arī, es tā saprotu. Lai pareizā leņķī būtu, šis ir korpus. Var salīdzināt, lai nekļūdies montējot. Tā, te ir apraksts šeit nekā interesants nav, to mēs metam uzreiz nost. Tā, šeit vēl pats modelis būs laikam mērogā 1:1. To es te visu nevarēšu tā uzreiz parādīt dažādos griezumos. Lai var sīk un smalki izpētīt un arī šo te modeli līdzīgi uztaisīt. Tepat viss pēc numuriem. 3., 4., 2. Šis vispārīgi ir par to, kādi ir instrumenti. Jā, ieteicams pielietot, bet šis ir vairāk parādīts uz kuģiem. Kaut gan tā visa konstrukcija, kuģis vai lidmašīniņš no koka ir. Un viņš ir vienādi arī daudz maz līdzīgi jāapstrādā. Šeit vienkārši rības ir savādāks, jāapšai vēl ar tiem dēlīšiem, tā kā instrumenti der vien un tie paši. Šeit ir detaļu saraksts, var visu pārskaitīt, vai kaut kas netrūkst. Kaut gan it kā Opel jau raksta, viņi garantē mūžu garantiju, ka visas tās detaļas var vienmēr dabūt, ja vajag šiem te modeļiem, ko tu nopērci. Tad, ja kaut kas trūkst, es ceru, ka nekad problēmas viņiem nebūs. Tā. Un šeit ir jau kā reāli taisīt. Paņemsim tāpat daļā, pišķi parādīsim. Nu jā, liekas šīs te ribas salīdzina, sanumurē visus. Pēc tam apšujās visu ar šīm te koks dēlīšiem maziem skaliņiem, kā viņas varētu nosaukt. Visi jānoslīpē un tālāk jau sāk stiprināt šos te metāla detaļas klāt. Šie te veido, kas to kabīni, tā kā priekšu. Tad veido spārnus. Nu, jūs visu paši reāli redzat, ko es te daudz stāstīšu par šo visu. Un šeit jau sākās apšūšana. Mums jāizpēt, kas tas ir, kas tā pa līmeni vajadzīga, ko konkrēti, lai savienot. Nu, kā jums šķiet? Interesants modelis. Nu, šī te precīzi neatceros, bet vai tur nebija rakstīts kaut kādas
vairāk 100 stundas, lai to visu uztaisītu. Tāpēc, ja tu vakarā piesēdi stundiņu divas, tad rēķiniet, cik tas ilgais, lai dabūtu gatavu modeli. Bet modelis, es saku, varbūt arī dažādi var taisīt, gan ar šo te alumīniju, gan vienkārši uz teikt krānu smuki, varbūt nolakot. Es domāju, ka es mēģināšu visu ar alumīniju apšūt. Kam tā viņš tur ir. Vienīgais par to krāsojumu es skatījos video, tur arī speciāli taistos, ne fórumus, bet tos maketus. Šeit ir tieši krāsošana, šīs te izgriežu un liek virsū. Es domāju, ka nav obligāti tieši tā jākrāso, kā šeit ir parādīts. Jo gan jau, ka dabā arī tās mašīnas bija 1000 un tie krāsojumi bija 1000, ne viņas visas vienādi diez vai krāsoja kā laikā. Tur galvenais bija ātri dabūt gatavu, ātri nosūtīt uz frontu. Tāds viss kustīgi redz. Propeleri. Tā kā tā. Detaļas, jo, protams, arī visu arī šī alumīnija parādīt, lai nekļūdās kaut ko nepareizi nepaņemt. Viss. Paldies, ka skatījāties. Cerams, ka kaut kad es pieķeršos un izdosies šis modelis. Visu labi jums!